Tātad, kā zināms, tērauda jumti rada troksni, jo īpaši, ja par tiem trāpa lietus, krusa, čiekuri, citi objekti, tas veido troksni. Kā mazināt šo troksni? Pastāstīšu, jo ir vairāk risinājumu. Viens no risinājumiem ir skaņas izolācijas lentes, kuras tiek stiprinātas uz latojuma zem jumta seguma, un tādā veidā mazina šo te jumta vibrāciju, līdz ar to troksni. Cits risinājums ir filtra pārklājums, kas līmējās pa tiešo uz loksnes. Mūsu gadījumā tas tiek darīts jau rūpnieciski un saucās Classic Silence. Tātad, ja mēs salīdzinām trokšņus, kas ir ar vai bez skaņas izolāciju, tad, kā redzam, šī loksne ir bez skaņas izolācijas, un šī loksne ir ar skaņas izolāciju Silence. Tātad salīdzināsim, kā skan sitiens pa loksni bez skaņas izolācijas un ar. Tātad dzirdam, ka frekvence ir pilnīgi cita, trokšņa līmenis noteikti ir zemāks. Šeit varam arī redzēt papildus ieguvumus, tātad ne tikai skaņas, bet arī kondensāta mazināšanai. Un arī tas ir ugunsdrošs un mazina jumta termisko izplešanos, saraušanos, nodrošinot vienmērīgu ventilāciju un atdzišanu.